Sāp sirds par to, ka pēc 27 esības un pastāvēšanas gadiem mūsu augstskola pilsētas dzīvē tā arī nav manāma. Tā nav iedzīvojusies. Mēs nejūtam ne to, ka pilsētā ir studenti ar saviem pasākumiem, ar savu jaunības deksmi, ar vēlēšanos piedalīties daudz kur pilsētas dzīves veidošanā. Viņu nav. Un es kādreiz saviem studentiem jautāju, kāpēc tu nāci uz Ventspili? Jā, es nācu uz Ventspili studēt un mācīties, jo augstskola ir ļoti laba, bet labāk es brīvo laiku pavadīt atpakaļ uz savu dzimto pilsētu. Sāp sirds par to, ka aizbraucot nedēļas nogalē uz Kuldīgu, es Kuldīgā satieku pusi no ventspilniekiem. Mīļie cilvēki, kāpēc? Kāpēc es nevaru sestdienas pēcpusdienā iziet, pastaigāties Ventspilī un satikt šos cilvēkus? Mēs braucam baudīt citas pilsētas. Sāp sirds arī par to, ka mums pēdējo gadu lielākais industriālais projekts, valsts nozīmes industriālais projekts, tika pārtraukts. Pietrūkst un sāp sirds par to, ka nav vecpilsētas, kā jau es sacīju, ar savu piepildīto dzīvi, nav kafēnīca, kur pasēdēt, nav mums jauniešiem vakara sanākšanai, ikdienas sanākšanai, nav tā kā arī manas paudzes un arī vidējās paudzes cilvēkiem, kur mēs varētu, teiksim, pie dzīvās mūzikas sapulcēties nedēļas vidū, trešdienā vai piekdienā. Par to mums visiem kopā vajadzētu padomāt.